mēs esam citā vietā, kas Jelgavnieki pazīst šo vietu. Šitā būs Driksas upīte. Tur aiz šitās saliņas otrā pusē tek Lielupa. Šitā ir tā saucamā Pilssala, tikai no otras puses. Un te ir tāda interesanta vietiņa, te pie tās laipiņas, te kādreiz sirdspaķīti ķerstītos ruduļus. Un te ir tāds interesants kāpums, tur tā kā dziļums, tā kā tur kā līdz laipai tāds dziļumiņš iet, un pēc tam te tā strauji paceļās augšā un atkal iet seklāks, pa to malu iet tā kā dziļāks. Nu, te tā, kā jau visi zina, no 1. marta ir liegums uz līdakām. Līdz ar to šodien ir pēdējā iespēja, un mēs pilnībā koncentrēsimies principā tikai uz līdakām, bet, nu, no sākuma man jāsaķer ir dzīvās. Paņēmu ūdens 2 līdzi. Un tad skatīsimies, nu, saķersim dzīvos, tad uzliksim 2 ūdas un, nu ko, nu, sēdēsim tā teikt tiktakā, nu, gaidīsim, kamēr šaus lūdz ārā. Tā kā, nu, tāda tā doma ir šodien. Nezinu, vergu nepaņēmu līdzi, tāpēc te nevar saprast, ka baigi daudz ūdens vai ledus. Tā, nu, pilnīgi tā, nu, visa pēda iekšā, nevar saprast, cik tur biezs ledus ir. Bet, nu, taisīsim pāris urbumus un tad jau redzēsim. Un tad te gar niedrām, es domāju, ja tām ūdām tad arī staigāt, nu, tikai no sākuma tās dzīvās vajag saķert. Tā kā, nu, tāds tā doma ir. Tomēr nenoturējos, tomēr te mū nopirku tādu vērķīti, kas man te tagad rādīs vismaz to dziļumu, un kaut kāda zivtiņa ir. Nu, viena zivtiņa te peldēja garām, nu, nesen tāds brīnums, nu, nezinu. Skatīsimies, cik viņš ir efektīvs. Te ir apmēram 2 metri zem manīm. Baigā zivu koncentrācija nav. Viena papeldēja garām un viss. Nu, labi, mēģināsim. Tās kopeldi, reko. Gandrīz pie pašas grunts ir vēl viena peldi, 1,3. Ir zivtiņas, ir, jā. Un tad mēs mēģināsim noķert. Un tā ko, pirmais nolaidiens. Zivtiņi it kā ir. Vesels bariņš nāk klāt. Kā reiz, kad es laižu lejā. Un tad skatīsimies. Bet, oj, cik tur daudz saskrēja. Ir ķer. Capējās. Bet tādu maziņu izskatās pēc eholota. Tas, kas tur pīkst, tā ir zivtiņa tā kā. Seklāk, lai var līdz pašai apakšai izspēlēt. Pazuda viss zivtiņas. Kaut kas ir. Viens ašuks ir. Uz ūdu neliksim. Liksim uz ūdu, tad ko teikt, tā teikt. Tak, viens ašukiņš ir. Tā kā, nu tā, apmēram saķersim dzīvās un tad iesim likt ūdens. Tā nezinu, dzīvās bišķiņ saķēru kaut kādas, nezinu, tā doma laikam tomēr ir, brauksim, ka mēs labāk tomēr uz to Lielupi, jo tagad mums kaut kāda dzīvie ir, te maz drusciņi. Brauksim uz Lielupi.
Liksim tur vienu karodziņu, paprovēsim varbūt kādu vimbeli noķert. Ja vimbas nebūs, tad pāriesim uz 2 mūdām. Un ķersim uz 2 mūdām, jo te izskatās tas ledus tāds bišķiņ plānāks, te uz vidu nevar iziet īsti. Tur jau makšķernieki sēž tur gar to izteku, tur vēl tāda maz tā kā līcīts tāds. Nu, it kā jau vieta perspektīva, bet, nu, ūde galīgi klusē, tāpēc, nu, netērēsim laiku, aiziesim uz Lielupi, varbūt tur šodien vimbas arī ņem. Tā kā, nu tā. Nu viss, esam Lielupī, apakšā viss pīkst man te. 6 metri dziļumu rāda. Tā kā, nu, ķersim augšā, ūdu uzliku. Gan jau kādu vimbeli arī būs šodien. Tā kā, nu tā. Ķersim. Asarīt uzlikt? Jā. Izšāva mums ūda pirmo reizi šodien. Tajā vietā, kur bija tas 800 kg, bet netina. Nu, skatīsimies, gaidīsim. Nu, varbūt pats asarīts. Uzsita. Nu, redzēsim. Viņš jau nevar patīt, te kaut kas ir sapiņķējies. Nu, gaidīsim. Atsvars ir uz grunts. Žilka brīva. Nu, redzēsim, sāks tīt vai ne. Gribētos jau sezonas noslēgumā pēdējā dienā noķert to līdaciņu. Paņemsim nost to ūdu bišķi, lai tā žilka bišķi atbrīvojās. Tīsi prom vai netīsi. Nu, nav man pacietības tagad, bet tikko izšāva, kas ir. Varbūt vēl kamēr ierīs. Skatīsimies. Tā, atsvaru jūtu. Jā, laikam pameti tomēr. Vai nu nosit asarīt nost. Nekā nav. Jā, asarīts viens pats. Ir sakošļāts. Izskatās, ka vesels asarīts. Varbūt pats asarīts norāva. Nu, labi, viltus trauksme. Un viss. Pārgāja uz 2 mūdām. Tagad te gar krastu tik pēc kādām 20 minūtēm rupšos tā plus mīnus pa kādiem 10 metriem bīdīšos uz priekšu un viss. Gar to krastu. Uz priekšu.
Tur nekas neķerās, te Lielupē vienu ķīsi noķēra. Atkal tie spiedieni. Makšķernieki arī jau lasās prom, teiksim tā. Šodien nav tāds opas diena, tā varbūt kāda līdeka tomēr izšaus. Un skatīsimies. Es nezinu, ūdens arī klusē. Te tikmēr, kamēr gaida tās ūdens, skatos Facebookā, ko es redzu. Nezinu, vai jums ir redzams. 28.02. 26. gadā Lielupa, Jelgava. 7 vimbas stāv. Es nezinu, pa kuru laiku es tur nostaigāju, neko vispār nenoķēru. Kaut kāds veiksmīgs trāpījiens cilvēkam ir bijis. Nu, gaidām tad mēs to līdeku. Garlaicīgi jau ir, bet nu, jāmēģina. Pēdējā iespēja. Nu tā, nu. Pulkstens jau 4:30. Makšķernieki gandrīz vairāk nav. Es jau te līdz Niedrēm esmu atnācis. Viss to krasts gar betonu, viss ir nostaigāts. Ik pa 20 minūtes plus mīnus. Mainot ūdens, pamīšus. Nu, klusums, nu. Nezinu, es skatos Facebookā šodien ķertās līdekas, viena pēc otras izliktas pilns. Nu, man kaut kādīgi neiet, nezinu, nu, tā sezonas noslēgums ir pavisam švaks. Tā kā, nu tā, nu tas video tāds garlaicīgs būs. Nu, jo, protams, tagad te kaut kur pirms tums kaut kas neizšaus, jo, nu, es sēdēšu līdz pēdējam, tā kā tā ir pēdējā iespēja. Video laikam tomēr izlaidīšu ārā, lai būtu vismaz kaut kas. Un rīt es domāju, kad vajadzētu iet tīri vimbās, jo, nu, tomēr te večs ķer vimbas. Neskatoties uz visu. Nu, tad mēs iesim tur kaut kur zem tiem. Zem tās gaisa līnijas, kaut kur pirms viņas varbūt. Tajā rajonā aiziesim. Tur tāda bedrīta lielāka pišķi. Un paķersim tur tās vimbas. Jo, nu, ir tāda aizdoma, ka šitien priekšpusē viņas tā īsti negrib. Kaut gan te zvejnieks vakarā atnāca, makšķernieks te teikt. Vakarpusē atnāca un es tā staigājot, es te redzēju, ka viņš velk vimbas, nu. Plus pie tā vēl tur viens bija Facebookā izlicis, ka viņš viss 7 noķēris. Nu, tad jau laikam tās vimbas tomēr ir, tikai viņas nav visur. Un tieši tādā lokācijā ir galīgs klusums. Ar pāris makšķerniekiem parunāja, viņi teica, ka nav vispār copi redzējuši šodien. Nu labi. Tas nu tā. Te vēl pastaigāšu, nezinu, līdz tornim tikšu, netikšu. Te jau vairs laika daudz nav palicis, līdz jau sāk stumst. Bet, nu, pamēģināsim te gar Niedrēm nostaigāt vēl pāris reizes pārlikt, un tad jau būs jāmet miers, nu. Tā kā, nu tā bēdīgi, nu, bet ko padarīsim, ja? Kaut kā man neiet pēdējā laikā. Nu, ko tad? Jāmet miers. Laidīsim dzīvos vaļā. Kur te es redzēju āliņģi cauru. Reku te. Šitais jābūs. Tas nav. Gribās urpt svaigu āliņģi. Jāpaiet atpakaļ. Kaut kur.
ielaidīsim. Āliņi pilno. Nu, reku viens ir. Laidīsim ārā, kas te palicis. Sarēni aizpeldēja. Un nav jēgas sēdēt. Tā jau visu dienu nebija, te jau tagad arī nebūs. Motelīts palika buņģiņu uz rītdienu. Vēl piepirkšu klāt. Tā kā nu. Tāds mums sanāca tas video, nu. Laikam pagalam neinteresants. Copes nekādas. Nu, tur no rīta tos asarīšus vienīgais driksnā saķēra. Diezgan fiksi tie tur nāca ārā. Un tas arī viss. Nu. Tā lielupē galīgi kluss man, es nezinu, nu, bet nu. Laikam vajadzēja vakarā pārslēgties tomēr uz Vimbu. Būtu bišķi interesantāks video, bet par cik mums tagad bija sezonas noslēgums līdakai, es līdz beidzamam cerēju, ka būs kaut kāda līdaka. Nu, līdz ar to, nu, kā sanāca, tā sanāca. Nu. Un ko tagad gaidīsim līdakām 1. maiju? Un tad jau mēģināsim līdakas kaut kā citādāk noķert, es nezinu. Redzēsim, kā tur sanāks viss tas pasākums. Tā kā nu tā, nu, ko? Piesakojiet kanālam. Uzmetiet kādu dislaiku šitam video, un tas jau, nu, nebūs viens no labākajiem, tāpēc, nu, bet kā ir, tā ir, nu. Ir arī tādas copas, nu, man pēdējā laikā vispār te baigi neveiksmīgi tām copēm iet, bet, nu, cerēsim, ka kādreiz būs arī tā labā cope, nu, tā kā, nu, tā.